Esiet sveicināti, nedēļa ir pagājusi. Sveiks, Arti, kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes. Un, jāsaka, laikam šis ir tas laiks, kad ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē notikumi attīstās pa dienām un pa stundām, nevis pa nedēļām. Nedēļa jau ir pat gana garš periods, ja? Vai piekritīs, ka pasaule nosacīt šobrīd ir mazliet izmainījusies? Jā, es nebiju riedā uz sarunām, bet es gribētu teikt, ka pasaule ir ļoti mainījusies. Un, ja tu atļaus man sākt varbūt ar tādu pirmo ievadu, protams, par drošības situāciju pašlaik Ukrainā, Eiropā un pasaulē, tad es gribētu teikt, ka pēdējās nedēļas laikā, kopš Minhenes konferences, šī drošības situācija ir ļoti devalvējusies un palikusi neskaidrāka. Un kas ir devalvējies? Ir devalvējies NATO un ir devalvējies 5. pants. Un šeit, ja mēs analizējam apskatniekus, tos, kuri paši analizē situāciju, kā arī sekojam tam, ko teiksim, mums lielākais un stiprākais sabiedrotais vai viņa prezidents Trumps un viņa cilvēki ir pateikuši, tad es gribētu sadalīt tos viedokļus tādās divās grupās. Viena grupa ir, kurai es piedaru, kas uzņem šo situāciju ļoti kritiski, un tas nenozīmē, ka es aicinu uz kaut kādu paniku vai kaut ko tam līdzīgu. Tieši otrādi, es vienkārši domāju, ka mums ir jārēķinās un vienmēr jābalstās uz sliktāko scenāriju, jāgatavojas šim sliktākajam scenārijam, atvainojos, un ja viņš neīstenosies, tad, kā teikt, ļoti labi. Savukārt tā otra grupa, kuru es redzu arī diezgan daudz pārstāvis varbūt Latvijas valdībā, diemžēl, un iespējams pat Eiropā, citur, ir, kas saka, pagaidīsim, nekas jau ļauns nav noticis, mums nav jāsatraucās, un tas būtu ok, ja mums Latvijā jau nebūtu šī rūgtā vēsturiskā pieredze, arī ar Kārļa Ulmaņa teikto, vēl 40. gadā palieciet savās vietās, jo bieži tas aicinājums nestresot, aicinājums nenervozēt, principā iet roku rokā arī ar domu, ka nekas jau arī nav jādara sevišķis, ja? Un tam es totāli nepiekrītu. Mums ir jādara. Nevaram izdarīt. Un mums ir steidzīgi jādara. Tātad, kur mēs esam? Tātad, kāpēc es uzskatu, ka 5. pants un drošības situācija ir devalvējusies? Pirmkārt, Amerikas prezidenta paziņojumi pirms sarunām, viņa delegācijas sarunām ar Krieviju sevi ietvēra virkni apstiprinājumu Krievijas prasībām. Un tas man attaino tādu, un kāda šīs prasības bija? Pirmām kārtām, Ukraina karu nevar vinēt, Ukrainai jāatsaks no teritorijām, Ukraina nekad nebūs NATO dalībvalsts, Krievija ir jāsaprot, ar Krieviju ir jāuzņem G7, ar Krieviju ir jātirgojas, mēs tur varam iegūt naudu, Eiropiešiem būtu tiem, kuriem, un tam es piekrītu, būtu jāsaņems un jāsūt mieru uzturēšanas spēku uz Ukrainu, bet uz viņiem neattieksies nekādas solidaritāte un nekāds NATO 5. pants, līdz ar to, ja tur pārējos Eiropieši sāks Ukrainā šaut, tiekiet paši galā. Principā, un vēl pieprasījums, protams, Ukrainai atdodiet mums izrakteņus par 500 miljardiem, un tad mēs par kaut ko runāsim, ja? Un vēl pēdējā, varbūt viena no pēdējām, šī te Trumpa preses konferences, kurā viņš saka, Krievija ir tātad zaudējuši tik daudz cilvēkus, iekarojot šīs teritorijas. Skaidrs, ka tas jāsaprot. Tas man liek domāt tādās līdzībās, kur, piemēram, kaut kādā 1943. gadā, kad nacistiskā Vācija vēl savās rokās tur lielu daļu Padomju Savienības un visu, pēkšņi sabiedroties saka, vācieši tik daudz ir krituši šajā karā, tik daudz teritorijas ir iekarots, skaidrs, ka viņi negribēs atkāpties no šīm teritorijām. Pie tam Vācija ir tādas tehnoloģijas, viņi strādā pie atomieroču, viņi strādā pie V1, viņi strādā pie V2. Vispār tur mēs varam uztaisīt tik labu tirzniecību, tā sadarboties. Akceptējam, ka tā frontes līnija, kurā atrodas hitleriskā Vācija 43. gadā, lai paliek par robežu. Jo ir jāpieņem realitātes. Vienkārši ir jāpieņem realitātes. Tā ir realitāte. Ja? Skaidrs, ka tas būtu absurds kaut ko tādu piedāvāt, bet tas ir tas, kā mēs kritiski lūkojoties uz šiem paziņojumiem to redzam.
Bez tam, kāpēc NATO un 5. pants ir devalvēts? Tāpēc, ka ar šāda veida sarunām, bez Ukrainas, bez Eiropas Savienības līdzdalības, vienkārši Putins, kurš ir oficiāli pasludināts starptautiskajā sabiedrībā par noziedznieku, tiek rehabilitēts. Mēs viņu runājam. Hitlers, viņam tur bija, koncentrācijas nometnes, viņš tur dedzināja ebrejus un vispārējo. Pieņemsim realitāti. Pasēdēsim pie galda un parunāsimies ar viņu, ja? Labi, bet realitāte, vai tu piekritīsi, ka ir jau faktiski tikai 2 varianti? Vai sēsties pie galda ar noziedznieku, kurš starptautiskajā tiesā ir izsludināts meklēšanā, vai ne, vai arī sakaut viņu līdz galam, kā tas bija ar Hitleru? Vai ir vēl 3. variants? Es, protams, pārstāvu šo pirmo variantu, un šeit, mēs varam runāt gan par to, ko Latvija var darīt, ko kaimiņu valsts var darīt un ko Eiropa var darīt. Un es teiktu tā, krīzes situācijas bieži ir iespēja. Un Eiropai tā ir beidzot iespēja iznākt no skapja, sameklēt pašā tālākajā atvilknē, kur ir noslēpta viņu politiskā griba, saņemties un nostāties beidzot pilnībā Ukrainas pusē, kas līdz šim nav bijis darīts, jo mēs nevarējām Taurus raķetes dot, mēs nevarējām saražot artilēriju, mēs nevarējām saražot munīciju, mēs nevarējām saražot mīnas, mēs neko nevarējām izdarīt, mēs tā kā tādas, kā tautā saka, zilumzāles lēnām devām kaut ko tur Ukraiņiem un brīnījāmies, kāpēc tad, teiksim, tā situācija radikāli neizmainās Ukrainai par labu. Līdz ar to tā ir brīnišķīga situācija, bet ir vajadzīga Eiropai politiskā griba. Joprojām vēlreiz atgādināšu, Eiropā ir 16–17% no pasaules ekonomikas. Krievijai ir nedaudz virs 2%. Nav kauns, ka mēs nevaram paši, kā Eiropa, šo Ukrainu atbalstīt, jo kāda jēga ir pašlaik diskutēt un runāt un novirzīt uzmanību uz jautājumu par to, kurš un cik miera uzturēšanas spēkus varētu aizsūtīt uz Ukrainu. Pat zinot, ka tā miera nav un varbūt, ka vispār nebūs. Drīzāk runājiet par to, kā mēs sākot ar šodienu varam atbalstīt Ukrainu militāri atbalstīt. Tas ir tas svarīgākais jautājums, un Eiropa līdz šim to nav, vismaz Rietuma Eiropa to nav sapratusi. Tas lūk pirmais. Kas attiec uz Latviju, šeit ir simboliskās lietas un simboliski praktiskās lietas. Mīļie draugi, es nezinu, kam ir jānotiek, lai Latvijas valdība un Latvijas Saeima saņemtos un beidzot atteiktos no Otavas konvencijas, kas uzliek mums ierobežojumus, aizsargāt savu robežu, ražot mīnas, uzglabāt mīnas, izvietot šīs mīnas. Mēs ar tādu pompu pieņēmām Stambulas konvenciju un teicām, pieņemot Stambulas konvenciju, beigsies patiesībā šī vardarbība pret sievietēm. Tad, mīļie draugi, ja jūs spējāt pieņemt Stambulas konvenciju, pašlaik ir kritiska situācija. Mums ir jāsaņemās. Mums ir jātiek vaļā no šīs Otavas konvencijas šodien. Un es arī šajā mūsu pārraidēs aicinu parakstieties mana balss. Ja valdība un Saeima nevar, tad tautai ir jāpieprasa atteikšanās no šīs konvencijas. Tas ir simbolisks solis, bet tam ir ļoti liela praktiska nozīme. Es pat teiktu daudz praktiskāka nozīme nekā Stambulas konvencijai, jo Stambulas konvencijā iekļautie jautājumi mūsu likumdošanā jau sen ir īstenoti, arī pirms tam, kamēr Otavas konvencija vienkārši neļauj mums šajā virzienā rīkoties, to nepārkāpjot. Lūk, tas ir viens. Otrs, protams, ka šeit ir arī tāds pesimistiskais viedoklis, vai amerikāņi tā tad var aiziet no Eiropas, vai vismaz viņi var neatbalstīt mums, ja Krievija uzbrūk Baltijai, vai mēs vispār varam aizsargāties. Situācija ir slikta, bet mēs varam lietas izdarīt. Es domāju, ka vismaz tas lēmums, ko pašlaik valdība ir paziņojusi par aizsardzības budžeta palielināšanu uz 4–5%, ir pareizs, tur es piekrītu. Bet kopumā ņemot, ir daudz laika mums nav, un mums, kas ir jādara, ir tātad maksimāli jāatbalsta mūsu pašu industriju, steidzami jānoņem visi birokrātiskie šķēršļi, jāpalielina Latvijas, teiksim, armijas skaitliskais sastāvs, valsts aizsardzības dienestas skaitliskais sastāvs, un es minēšu pat pāris, ne visas, bet pāris konkrētās lietas, kas mums ir jāizdara. Izglītības ministrija. Atcerieties, kā jūs nobloķējāt aizsardzības ministrijas aicinājumu jaunsardzē pēc 144 mācību stundām. Tagad ir tikai 112. Uz kādu rēķinu? Es varu pateikt konkrētas lietas. Pirmām kārtām,
uz patriotismu audzināšanas rēķina, kas ir ļoti būtiska, šī te noturības audzināšana. Otrām kārtām uz tādām praktiskām lietām, kā piemēram dronu pilotēšanas apmācība. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs jaunai paaudzei, mūsu jauniešiem. Līdz ar to šai mirklī es teiktu tā, mums ir ne tikai jāatgriežas pie 144 stundām valsts aizsardzības mācībai skolās, ar praktisko ievirs, gan par droniem, gan par pārējām lietām, kas noderēs izglītībā bērniem, kas noderēs arī viņu tālākajos darbos. Bet es domāju, ka šeit ir, un to ir eksperti jau pauduši, es to zinu, mēs varētu pielikt vēl klāt kādas 30-40 stundas un valsts aizsardzības mācību par pusgadu pagarināt, lai šīs zināšanas 12. klasē nepazūd. Tas ir viens solis. Otrs solis. Mums ir, piemēram, tāds labs tehnikums kā Saldus tehnikums. Saldus tehnikums ir izstrādājis kiberdrošības programmu savā tehnikumā. Viņiem ir jāļauj nākošajā gadā šo programmu pašiem aprobēt, un pēc gada viņi var ar to dalīties ar citiem tehnikumiem. Šeit es saprotu, atkal notiek situācijas bremzēšana, nesaprašana, neizpratne, un tā šeit visas, teiksim, norādes vēd uz izglītības ministriju, nevis pat uz aizsardzības nozari. Es varu iet ar daudziem citiem piemēriem, bet šie ir tie pirmie piemēri, kas, manuprāt, ir tie būtiskākie, domājot par mūsu valsts aizsardzību. Jo mums, un šeit es negribu nevienu baidīt, ne arī kā citādi, atkal es izēju no pieņēmuma, ka mums ir jāorientējas uz sliktāko situāciju, mums ir jāraida signāls, ka mēs kopā ar saviem kaimiņiem un sabiedrotajiem esam gatavi savu valsti aizstāvēt, ja kāds gribēs ar mums karot. Nevis meklēt izējas pozīcijas un gaidīt, ka kāds cits šo situāciju atrisinās. Tuvākajos 2 gados, līdz starposma vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs, mums droši vien būs jārēķinās, ka šāda veida Trumpa politika turpināsies. Tas ir pirmais. Otrais, protams, ka mums ir diplomātiski jāstrādā ar amerikāņiem, ar visiem pārējiem un jācer, ka Amerikas iekšējā demokrātiskā sistēma piebremzēs visas šīs, es teiktu tā, dažreiz neprātīgās iniciatīvas, kas izskatās, un es šeit uzmanīgi runāju, izskatās pēc sabiedroto nodevības. Bet mēs nevaram paļauties vienkārši uz cerību. Ir jāizdara savs mājasdarbs. Jā, tu skaļi ierunājies uzreiz par 5. pantu. Tas, protams, šobrīd vairāk par to runā Krievijas puse, vai nesakot, ka tūlīt NATO karaspēks vairs nebūs Baltijā un Polijā. Tūlīt visam viņi klausīs, ko mēs te esam iedomājušies. Kā tev liekas, kas reāli tais sarunās, vai ir jau kaut kas tiešām reāls panāks, ka viņi par kaut ko šīs te abas puses ir vienojušās? Jā un nē. Reālais panākums ir tas, ka Putins un Putina režīms un Krievija tiek ar šāda veida runām un sanāksmēm totāli rehabilitēti. Tas ir slikti, jo svarīgi ir, kā lietas arī izskatās. Tas tāpatās kā, piemēram, biržā akciju kritiens vai cēlums vai nauda, jebkura slikta ziņa var kādu uzņēmuma publiska ziņa, var kādu uzņēmumu vērtību vai pacelt vai samazināt. Līdz ar to Krievijas rehabilitācija, teiksim tā, noziedzības normalizācija un paralēli tam, tas reālais, kas ir panākts, ir tiešām šī te NATO vērtības un 5. panta devalvācija. Ja mēs runājam par tādām konkrētiem nolēmumiem, principā labais ir tas, ka sarunas ir tikai sākumā un ir iespēja no lielām kļūdām izvairīties. Bet labāk būtu bijis vienkārši mācīties no vēstures, mācīties arī no mūsu pieredzes un tās kļūdas nepieļaut. Jo mēs zinām, ka attiecībās ar Krieviju arī viena no iepriekšējām ASV valdībām vai administrācijām, kurā bija Clinton, arī pieļauj šo kļūdu ar šo reset pogu. Tā bija totāla kļūda. Krievi ir gudri, Krievi māca rietumus aptīt ap pirkstu, un cik reizes mums tas ir jāskatās, ka viņiem tas izdodas. Labi, bet pie šī tā varianta, pie tā visa, kas šobrīd ir noticis. Kā jau mēs sākotnēji runājām, šķiet ir 2 varianti. Viens, ASV vēl vairāk palielina savu palīdzību, Eiropa palielina savu palīdzību, un Ukraina fiziski atgūs šīs savas teritorijas, atkaro viņas reāli. Otrs ir caur šīm te sarunām. Tagad jautājums, protams, kas ir saruna objekts, ja? Vai šīs te iekarotās teritorijas joprojām
vispār ir saruna objekts, par kurām ASV ar Krieviju runā, ka tās varētu atgūt vai nevarētu atgūt. Bet, kādu skaties uz tādu manu variantu iejūtoties Trumpa ādā šobrīd? Viņš ir pateicis, es 24 stundās to karu apturēšu. Skaidrs, ka 24 stundās tas nav izdevies, bet tomēr skatoties, ka karš ilgst 3 gadus un cik ilgi viņš ir prezidents pēc inaugurācijas, piekritīsim, ka viņš ir rīkojies ļoti ātri un ļoti strauji, lai kaut ko darītu vispār. Vai vispār bija viņam kāda cita iespēja, un vai ir kāda cita iespēja teorētiski, kā nerunāt ar Putinu, kā tad vēl to izdarīt? Man tā cerība iekšēji ir, ka viņš ļoti spēlē. Un skaidrs, ka tu jau nevari tajā brīdī pateikt visiem sabiedrotajiem, visai Eiropai, zināt, kā es tur spēlēju tikai. Viss ir kārtībā, ja? Un runājot par tādu lietu kā exit point, lai arī Krievija kaut kādā ziņā būtu apmierināta tajā, ka, mēs saprotam, tas karš var turpināties, viņš var ilgt vēl 3 gadus pasargdies, bet kaut kā viņiem arī pašā Krievijā Putinam ir jāpārdod tas, kāpēc tad viņš ir pārtraucis šo karu. Viņš nav aizgājis līdz Kievai, iespējams, nosacīt viņš šo karu zaudē, bet viņam ir jāpārdod tas kā uzvar. Vai tur nevarētu būt tomēr iespēja, ka tas ir kaut kāda nevis aprēķina, ka nevienam nekas neinteresē, bet nosacīt tomēr lielāka labuma dēļ. Putins arī, es domāju, ka ļoti gribētu šo karu pārtraukt, jo nav tā, ka viņš viņam ir uzvarošs vai kaut kādu labumu nesošs šobrīd, bet kā to izdarīt? Jo skaidrs, ka viņš taču nevar tagad pateikt, es atvelku karaspēku vai kaut vai šo pašu robežu ietvaros, un mēs beidzam. Kas tad ir nosacīti no Krievijas puses ir izdarīts? Es domāju, ka visa lielā Krievija dzīvo un cer, ka viņi aizies līdz Kievai un ka tādas Ukrainas vispār nebūs pēc tām sajūtām, kas no turienes atskan. Un tādā ziņā man pat nedaudz dīvaini ir, ka mēs saucam Putinu par diktatoru. Tā būtu tāda sajūta, it kā Krievu tautu paši nebūtu viņu ievēlējuši. Labi, mēs varam diskutēt par to, cik vēlēšanas bija objektīvas vai kādas, bet man nav pārliecība, ja visas balsis tiktu pilnīgi godīgi saskaitītas, ka Putins nebūtu uzvarējis šajās prezidenta vēlēšanās pēdējās, kas bija. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņš būtu uzvarētājs. Līdz ar to teikt, ka viņš ir diktators, nē, viņš ir tādas valsts prezidents, kādu šī valsts arī grib kādu prezidentu. Varētu teikt, ka viņš ir tautas ievēlēts diktators. Viņš ir tautas ievēlēts. Bet redzi, tas, ko tu mēģini pašlaik pateikt, ir, ka mums ir jāsako tam teicienam, ko teica Minhenes konferencē ASV aizsardzības sekretārs Pīts Heksets, ka Trumps ir labākais sarunvedējs uz pasaules. Un tas nozīmē, ka mēs te pārējie, mēs tā ar cerību uz viņiem skatāmies, mums liekas, ka viss, ko viņi dara, ir nepareizi, bet viņi ir daudz gudrāki nekā mēs, un viņi zina, kā ar tiem krieviem beidzot runāt. Un es domāju, ka tas nav pareizi, tas ir pirmais. Otrs, ja mēs runājam par šīm te vēlēšanām Krievijā, redzi, Amerikas sarunvedēji, pirmajās dienās ir izšāvuši tik daudz lieka pulvera, kā piemēram pasakot kaut vai, ka viņi grib, lai notiek vēlēšanas Ukrainā, jo lūk Zeļenskim esot atbalsts tikai 4%, kā Trumps saka, ja? Kāpēc tad viņi neprasa vēlēšanas Krievijā? Varbūt tās, kad ar Krievijā prasīt vēlēšanas. Tas būtu tāds man ironisks jautājums, ja? Nākošais punkts, es teiktu tā, ka par to sarunu vešanas veidu ir tāds vācu joks, kur mēs zinām, un tagad citu Vācijas vēlēšanas arī nāk, un tur tātad austrumvācietis un rietumvācietis, viņš sēž tā kā tur dīķa malā un izvelk zelta zivtiņu. Zelta zivtiņu, protams, grib ātri tikt atpakaļ ūdeņi, saka, vēlaties, ko jūs gribat, visu izpildīšu. Un tas austrumvācietis saka, es gribu to mūri atpakaļ. Un tad rietumvācietis atlaižas krēslā un saka, un man lūdzu kafiju ar pienu.
tāpēc, ka visas vēlmes jau ir izpildītas. Un šeit tas, ko Amerikas, teiksim tā, diplomāti un politiķi ir sarunājuši šajā vienā nedēļā, tas atliek, es domāju, Putinam un Maskavai būt tik pārsteigtai pozitīvi, ka viņiem jau vairāk neko nevajag. Viņiem vajag tikai kafija, pienu vai tēju no tā viņa tā trubuļa, kas ir, nezinu, kā viņš to sauc. Samovāri, jā. Samovāri, jā. Nu, lūk, bet tu prasīji, kā tad risināt? Nu, es esmu personīgi tomēr šeit tāds Reigana diplomātijas piekritējs, un Reiganam bija viena stratēģija, angliski runājot, we win, you lose. Un šeit nevajadzētu veidot nekādas sarunas tur viedā bez varbūt Ukrainas vai Eiropas līdzdalības, bet vienkārši vajadzēja Amerikas Savienotām valstīm aizsūtīt Trumpa emisāru uz Maskavu un pateikt, klausies, vai nu tu to karu beidz un izdomā, kā tu pats savā valstī saglabā seju, jo tauta tev tā patic, vai mēs vienkārši to Ukrainu nobērsim ar ieročiem un palīdzību. Un tu neko nevarēsi vairāk izdarīt. Tā būtu saruna no spēka pozīcijām. Bet pašlaik, lai cik jocīgi tas neliktos varbūt pašiem šiem jaunās Amerikas administrācijas pārstāvjiem, viņi īstenībā runā no vājuma pozīcijām, jo viņi dauza, viņi sit savus sabiedrotos, tur kanādiešus, tur meksikāņus, eiropiešus, visus pārējos Grenlandi grib atņemt, Kanādas to Panamas kanālu okupēt, un Krievs skatās un domā, rietumi birst, transatlantiskā savienība jūk, neviens vairs neuzticas, 5. pants tiek devalvēts. Japāņi un taivānieši skatās ar lielām bažām un šausmām, jo, ja jau Ukraina tiek atdota, tad kāpēc, lai pa Taivānu kāds cīnītos? Es domāju, ka šādā veidā, arvien leģitīmāks paliks jautājums, piemēram, tādai valstī kā Japānai, mums vajag pašiem savu atombumbu. Mierīgi, tāpēc, ka Japāna netaisās piekāpties, piemēram, ne par ko savos teritoriālajos iespējamos konfliktos ar, piemēram, Ķīnu. Tāpat arī Eiropā. Es domāju, ka poļi, protams, var cerēt, ka tas uz rotācijas bāzes esošais ASV karaspēks netiks no turienes aizvests. Bet mēs nekad nezinām, kādam var iekos dundurs, tā kā dzirgam pavasarī ciskā, un vienkārši tas karaspēks no turienes var aizbraukt. Un tas, ko Krievi droši vien ir teikuši, un tas, ko Putins teiks, ir pašlaik ir tas pats, ko viņš prasīja 21. gada rudenī. Viņš prasīja aizvācieties no Austruma Eiropas 97. gada līmenī, lai šeit nebūtu neviena cita karaspēka. Aizvāciet, teiksim, mūsu starptautisko brigādu kanādiešu vadībā, ko mēs šeit veidojam. Nedodiet nekādus nopietnus ieročus, kā piemēram Haimārus Baltijas valstīm. Neorganizējiet nekādas lielas militārās mācības, un tad mēs Krieviju jutīsimies droši. Ja? Un vienlaikus, tā kā Krievija nekad nav pieturējusies pie starptautiskiem nolīgumiem, viņi turpinās savu spēka būvniecību pie mūsu robežām, tā kā to Zelenskis Minskas konferencē teica, un tad vienu brīdi tas disbalans spēku būs tik liels, ka mums tiešām būs grūti noturēties. Līdz ar to mums ir totāli jācīnās pret šo un jāveido pašiem savas aizsardzības līnijas. Mannerheima līnija, par kuras runāju pirms 2 gadiem, ideja nav pazudusi. Atsakamies no Ottavas konvencijas, stiprinam robežu, palielinam armiju, ieguldam savā ekonomikā, militārajā industrijā, darbojamies ar saviem sabiedrotajiem Baltijas jūras reģionā, kas mums ir visusticamākie, un, protams, strādājam un ceram, ka tādas valstis kā ASV, Francija un Vācija sapratīs, kas viņiem beidzot jādara. Jā, nepārproties, galīgi nesaku, ka nav nekas jādara. Es saku, ka mēs varam darīt to, ko mēs varam darīt šajā te brīdī. Te man mazliet atlasot vēl atpakaļ mūsu sarunā, tu pieminēji jau Kārlu Ulmanu. Man nedaudz rada bažas tas, ko saka arī mūsu prezidents. Viņa attieksme par to never stop panicking. Es galīgi negribētu teikt kaut kas līdzīgs, bet kaut kas tomēr nevietā nedaudz šajā te brīdī. Ar mūsu vēsturisko pieredzi es gribētu teikt tā, šāds teiciens bija nevietā sabiedrībai. Jā, bet es teiktu, šī te alianse un šī te sadarbība starp Baltijas valstīm, starp Ziemeļu valstīm, jo tās ir valstis, kas mūs saprot, ar Poliju sarunas, jo es domāju, ka Polija arī ir ļoti priecīga, ka tur ir Lietuva, kā saka, viņiem tāda kārtīga buferzona, vai ne? Un, nav jau īsti. Kēnigsbergas reģions tieši robežojas ar Poliju. Jā, daļēji jā, bet
tās ir valstis, kuras tiešām mūs saprot, ar kurām mums tā vēsturiskā domāšana ir ļoti līdzīga un kur mēs esam izdzīvojuši kopā kaut ko. Nu, šajā gadījumā, kā tev liekas, saistībā ar Otavas konvenciju un mīnām, mēs savācam 10 000 pēc tava ierosinājuma vai neparakstus vajag, lai ierosinātu saimā? Laikam vēl pietrūkst kaut kādi 3700. Ko tas nozīmē tādā laika griezumā? Saima atsakās, cik daudz industrijai un nozarei vajag laika, lai reāli kaut kas varētu notikt uz robežas, lai mēs kaut ko varētu sākt ražot, jo, kā mēs redzam šeit, viss ir jādara ātri. Es esmu vienmēr nedaudz optimistiskāks, bet, protams, ka tas ir lielā mērā atkarīgs, cik mūsu valdība un valsts pārvaldes sistēma ir spējīga pati atkratīties un nogriezt sevi no tām birokrātiskām važām, ko viņi ir izveidojusi. Tātad, pirmkārt, tā kā mēs atrodamies, manuprāt, kritiskā situācijā, es domāju, ka no Otavas konvencijas mums vajadzēja vienkārši atteikties nedēļas laikā. Vienkārši sasaukt ārkārtas sēdi, pateikt, mēs iesaldējam savu dalību, mēs nedarbojamies. Tīri tiesiski un legāli, man, protams, ir jāpārbauda, bet, manuprāt, tas izstāšanās periods var paņemt kaut kādu pusgadu, 6 mēneši. Bet konkrētā gadījumā tas netraucē mums uzreiz jau sākt investīcijas un piesaistīt, teiksim, privātos uzņēmējus, lai sāktu šāda veida un cita veida mīnu un munīcijas ražošanu. Tā kā es teiktu tā, ka mēs varētu, ja mēs ļoti gribam, mēs varētu gada laikā, iedomājieties, ja būtu karš, mēs to darītu ļoti ātri, ja? Un mums vajadzētu iedomāties sevi tādā kritiskā situācijā. Tā kā es teiktu, ka mēs principā gada laikā varam sākt ražot šāda veida mīnas, kas nav sarežģīts. Un tad mēs varam viņus uzkrāt, mēs viņus varam izvietot, vēl jau mums drusku laiks ir. Ja? Tā kā tas būtu tas laika periods, kā es to iedomātos, bet paralēli ir jādod līdzekļi, dažāda veida Latvijas militārai industrijai. Un es uzreiz pateikšu, ir jāsaprot, ka ja mēs attīstam jaunus ieročus, piemēram, reaktīvos dronus, un ir šādas iespējas Latvijā viņus ražot, papildus armijas automobīļu būvniecība, jebkas cits, būs arī tādas vietas, kur kaut kādi 100 000, varbūt pat kādi miljoni, jā, tiks zaudēti, tāpat tās kā ieguldot, piemēram, zinātnē. Nevienmēr visi prototipi strādās, bet mums tas ir jādara, jo, ja kāds iedomājas, ka nedod Dievs, mēs nonāksim līdz kara situācijai, un tad mēs zvanīsim vienam uzņēmumam vai otram, teiksim, jūs te varat kaut ko sākt ražot, jo nekas nebūs. Mums vajag attīstīt kompetenci. Mums vajag tos pašus dronus uzkrāt, pat ja viņi noveco ik pa pusgadam. Ja? Mums vajag jauniešus un armiju apmācīt dronu pilotēšanā. Mums pašlaik, piemēram, Jaunsardzē tiek apmācīti tikai kaut kādi 150 jaunieši lidot ar droniem. Ja? Mums Jaunsardzē ir 8-9 tūkstoši jauniešu. Mums būtu jāiegulda šajās zināšanās, lai principā, ja ne katrs, tad vismaz katrs otrais zinātu kaut kādus pamatus dronu vadībā. Tāpat ir kiberdrošība. Virkne lietu, kas mums izglītības sistēmā arī būtu jāiekļauj. Gan sadarbojoties ar uzņēmējiem, gan arī tādā veidā veicinot ekonomiku. Un, protams, ka robeža mums ir jānostiprina lielos vilcienos tā, lai mēs tiešām viņu varam vismaz kādu laiku nopietni noturēt. Jo mēs redzam Ukrainas gadījumā, šī Donbasa robeža tika nostiprināta vairākus gadus pēc kārtas, un tā virzība Krieviem bija tur ļoti lēna. Un Ukraiņu virzība arī pēc tam, sākot it kā šo uzbrukumu Zaporožas virzienā un citur, praktiski tika apturēta, tāpēc, ka Krievi bija izmantojuši laiku, kamēr rietumi daudz runāja un maz darīja, un nomīnēja principā tur katru kvadrātmetra mīnām. Un tu vienkārši nevari pārvirzīties. Un tas ir tas, kā mums būtu jāgatavo mūsu aizsardzības līnija pret Krieviju. Un ja karš nebūs, ļoti labi, ja Krievi nenāks, ļoti labi. Nekas, tas mīnas pēc tam savāksim. Par Otavas konvenciju runājot, tur ir interesants punkts, ka ja valsts jau ir kādā militārā konfliktā, viņi nemaz teorētiski nevar izstāties. Tas, protams, viss tajā brīdī man šķiet, ka ir sācies reāls militārs konflikts, tas vairāk paliek teorētiski un uz papīra kaut kur, vai ne? Kam vairs interesē tā Otavas konvencija, bet tas ir jāizdara, jo, redziet, tas ir arī tāpatās kā Stambulas konvencija. Atteikšanās no Otavas konvencijas ir
politiskais signāls. Mums ir jāsignalizē gan sabiedrotajiem, gan mūsu oponentiem un ienaidniekiem, ka mēs esam izlēmīgi. Un mēs pašlaik nesignalizējam šo izlēmību. Tā ir mana neapmierinātība ar pašreizējo politisko situāciju. Jā, man tas piemērs no dzīves, teiksim, neatceros, cik man bija kaut kāda, laikam, 18 vai 19 gadi, man mašīnai salūza atslēga. Man likās, kam tad vajag to golfu, vai ne? Pie mājas, kas tu vienkārši izkāp, aizcērt viņu un ej mājās. Pagāja kādu laikam nedēļu, kamēr līdz man viņu nospēra, ja? Jo visā apkārt jau cilvēks skatās, vai tu sargā tās savas lietas, vai tu viņas nesargā. Un mēs negribētos teikt, protams, ka provocējam ar to, bet ja mēs tik pārliecinoši dzirdam no Krievijas puses interesi par Baltiju, un kas nekad jau īsti tā nav atslābus, ja? Tad teikt, ka mēs neko nedarīsim un viss būs kārtībā, droši vien zināmā mērā ir pat viņu provocēšana kaut kur. Jā, un ja mēs stāstīsim, ka par spīti šiem negatīvajiem signāliem un retorikai no atsevišķiem Vašingtonas politiķiem, mēs jau viņiem uzticamies, viss ir labi, cilvēki zina, tā nav pareiz pieeja, jo arī amerikāņi mūs klausās. Mums ir ļoti daudz gan demokrātu, gan republikāņu partijas pārstāvji, kas ir īstenībā jūtās. Arī viņi jūtas nodoti un viņi ir neizpratnē, arī armijas aprindās, kā var vispār tā ar Krieviju runāt. Līdz ar to, ja mēs klusēsim un teiksim, ne, viss ir kārtībā, viss ir mierīgi, galvenais nestresosim, viņi arī padomās, ja jau Eiropai viss ir kārtībā, ja Latvijai kā robežu valstī viss ir kārtībā, kāpēc mums uztraukties? Tad, lai viss notiek. Tagad saistībā ar Ukrainu. Kā tev liekas pēc šī varētu teikt, pirmajām sarunām, kas ir Zelenskis un viņa cilvēki tiks aicināti uz nākamajām? Jo no vienas puses, protams, domājot skaidrs, ka šis ir karš starp Krieviju un ASV. Tajā brīdī, ja ASV nav, vismaz šobrīd, mēs jau varam, kā tu saki, teikt, ka tā ir iespēja Eiropai. No otras puses, no Eiropas tās iespējas ir tik daudz laidus garām. Un vēl tai brīdī, kad vēl tas lielais brālis Amerika tev stāv aiz muguras un dod lielāko daļu no naudas un no ieročiem, kas Ukrainā ir, tad cerēt, ka tagad, kad lielais brālis nosacīs, saka, labi, mēs nedosim, cerēt, ka Eiropa saņemsies un dos, ir droši vien tas pamatīgs optimisms. Protams, ka tā var notikt, bet saprotot, cik Eiropa ir sadrumstalot, vai ne, cik ilgi paiet šie lēmumi dažādās valdībās ar dažādu valdību sastāviem, lai to izdarītu, vēl lai par kaut ko vienotos kopīgi Eiropas Savienībā, kur netrūkst Krievijas atbalstītāji, kur tur ļoti mērķtiecīgi ir nokļuvuši no Krievijas puses, ja. Droši vien, ka tas ir Eiropas vājums vislielākais, šī sadrumstalotība. Tāpat laikā es gribētu teikt, ka arī ASV tas, ka Trumps vienpersoniski un viņa administrācija var pieņemt šos lēmumus, reizē ir ASV spēks un arī vājums, jo spēks, ka tu vari ļoti ātri reaģēt uz lietām un tev nevajag 100 balsojums, lai par kaut ko vienotos, vājums tas, ka vai tiešām viņš pārstāv visu ASV viedokli šajā arī. Viņš ir viens cilvēks, kuru arī var apspēlēt tīri psiholoģiski, taktiski un visādi. Attiecībā uz Eiropu. Mums nav jāgaida un mums nav jāizmanto šī klasiskā retorika, ko bieži Eiropas politiķi arī pie mums runā. Mēs saglabājām vienotību vai mēs kopīgi lēmām. Mums nav vajadzīga vienotība, ja lēmums ir stulbs. Es atvainos par izteicienu, ja? Mums ir vajadzīgs rezultāts. Līdz ar to no Eiropas Savienības es sagaidītu kaut vai tikai tādu minimumu, ieskaitot kā no mūsu komisāra Dombrovska un Fonda Lajens un visiem pārējiem, vienkārši dodiet daudz lielāku finansējumu aizsardzības nozarei, atbrīvojiet kreditēšanu un beigās bankām pasakiet, kad ir šī ekonomika jāatbalsta. Tas ir tas minimums, ko viņi var darīt. Protams, ka viņi var beidzot mēģināt arī īstenot šīs sankciju paketes, jo notiek runāšana par sankcijām, bet vienlaikus uz urrā iet Krievijas gāzes un naftas imports Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to šeit ir jāstrādā ar pašām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tā ir tāda,
gribošo koalīciju, tiem, kas grib. Nu, Baltijas jūras valsts vislabāk saprot. Es domāju, ka mums ir jārunā gan par militāro palīdzību Ukrainai un mums visiem kopā ar atsevišķām valstīm tieši. Nu, laikos, kad lielās starptautiskās institūcijas ir vājas, paliek vājāks jūk un brūk. Diemžēl tas sarunas paliek tikai uz divpusējām attiecībām vai vienkārši daudzpusējām starp valstīm. Tas ir tas iznākums. Ukraina, mēs pašlaik, kamēr runājam, tur atrodas Amerikas pārstāvs Kits Kelogs. Mēs nezinām, kā tas viss beigsies, bet es teiktu tā, Ukrainai nav izvēles. Ukraina nevar padoties Krievijai pašreizējā situācijā, viņai būs jāturpina karot, jo vienkārši mēs zinām rezultātu. Vienkārši Ukraiņi tiks apslaktēti. Un tas nozīmē, ka arī Eiropai šeit, ja viņi grib saglabāt kaut kādu pašsaglabāšanās un nozīmības lomu pasaulē, ir jāsņems to Ukrainu atbalstīt. Jo Ukrainai no amerikāņi nespēs šāda veida mieru uzspiest. Man negribētos tam ticēt. Tas tādu, kā piemēram, gribētu redzēt Putins, vai nu miera vienošanos uz Lieldienām ar 20. aprīli, kur visi spiež rokas, vai vēl labākā gadījumā, kad Trumps stāv virs mauzolē un pieņem parādu 9. maijā. Un, starp citu, vēl viena lieta, kas man likās šokējoša, ka šajās pirmajās sarunās Rijādā pat pēc sarunām Amerikas ārlietu ministrija pat nenosauc to par karu, bet par konfliktu. Iedomājies, mēs no vienas puses runājam, ka tas ir karš, kas līdzinās Otrajam pasaules karam savās visās izpausmēs gandrīz. Un tad mēs saukt, piemēram, tādu karu ar Hitleru, kad konflikts Eiropā. Mēs kaut kā šo konfliktu risināsim. Ģeopolitiskais. Jā. Tas ir vienkārši, es domāju, tas ir arī tā lingvistiski tāda, tā kā medus Lavrova un vispārējo ausīs. Bet tas, ka viņi saka visas šīs lietas un pieprasa, tas jau gan man šķiet loģiski. Amerikāņi ir uzaicinājuši tevi uz sarunām. Protams, ka tu šauj ārā visu to, kas tev bija, un varbūt pat vēl vairāk, ja gal galā tev ir iespēja to teikt. Tas no Krievijas puses droši vien būtu muļķīgi to visu neprasīt. Cita lieta ir tagad sākt reāli izsvērt un domāt par šīm lietām. Skaidrs, ka viņi prasīs to, ko viņi vienmēr ir prasījuši, vai ne? Krievija jau spēlē ļoti pareizi. Man tikai šokē tas, ka Krievi vēl nav atvēruši muti, kad Amerikas puse jau ir visu pateikusi, ko Krievi domā un ko Krieviem vajag. Un tas liekas tādu apmēram, tu aizēji uz tirgu un gribi nopirkt kāpostu galviņu, tu neesi pat paprasījis cenas, bet jau nosaucāt dubulto cenu, es gatavs samaksāt un vispār to kāpostu galviņu pat nepaņemt beigās. Ja? Tas man liekas tā. Vai atkal mēs visi šeit esam tādi muļķi, ka galīgi nesaprotam šo pasaules diplomātijas pašu augstāko pilotāžu, vai arī tas ir tiešām ļoti briesmīgi? Vai, kā jau es teicu, viens cilvēks, kuram ir šī lielā vara un iespēja pieņemt lēmumus. Iespējams, tik ļoti Trumps gribēja pierādīt, ka viņa vārdi par šīm 24 stundām, kurās viņš pārtrauks karu vai super ātrais termiņš, kurā viņš to izdarīs, ko Baidens nevarēja izdarīt, ko Eiropa, kā redzam, nevar neviens vienoties, ka viņš to tiešām izdarīs un ir gatavs kaut ko upurēt, kas viņam šķiet maznozīmīgi. Edgar, mēs varam panākt mieru, mēs Otrā pasaules kara laikā arī varējām panākt mieru, ja Francija un Čerčils būtu kapitulējuši, būtu miers. Ja miers ir pāri visam, tad kāpēc ne? Tad jau varam kapitulēt visiem. Būs miers 24 stundās. Atveram robežu, ielēžam Krieviju iekšā, būs miers. Cilvēki nebūs kā. Savukārt, tas jau ir tas Krievijas stāsts, ko viņi arī stāst, ka tas ir tas veids, kā viņi ir gatavi panākt mieru, vai ne? Kas šķiet, man personīgi visnepatīkamāk, ka es dzirdu ļoti daudz arī latviešu valodā atražojam šo tekstu, un tas jau gan šķiet bīstam. Es domāju, ka te ir dažādi autori, kas šo tekstu atražo. Tur ir gan arī prokrieviski elementi un viss pārējais, bet es domāju, ka virknē arī mūsu, es atvainojos, amatpersonu ir vienkāršāk atražot to un pateikt, esat tur mierīgi un gan jau gudrākie, kam lielāka galva vai garāks kakls, kā žirafei tie labāk zina, jo tad viņiem pašiem nekas nav jādara.
Jo, ja tu dari, tu vari kļūdīties. Ja tu dari, tevi kritizēs. Ja tu neko nedari, tad ļoti reti, ka tevi kritizē. Nu, labi, Briškani sāk kritizēt, ka neko nedarīja, teiksim, ar Real Baltica, ja, bet kopumā ņemot, jau saņemt kritiku par neko nedarīšanu ir daudz grūtāk nekā par kaut ko darot. Nu jā, šis vispār šķiet ir tas arī Eiropā laikmets, kad mēs jau tādu Čērčilu šeit nemaz negribam. Nu, mums tāda līdera, kāds bija viņš, nu, Makrons varbūt grib viņam līdzināties un tagad šeit spērt kaut kādus soļus, ko viņš ik pa brīdim ir darījis un centies, vai ne? Bet tādu politisko līderu, kuriem varētu ne tikai viņu valsts, bet visa Eiropa sekot, mums jau, nu, vai tad Eiropā kāds tāds ir? Nu, mēs jau arī negribam pat Latviju. Mums patīk, ja mūs pārvalda birokrātiskas spēlēcības. Tas ir tas, ko mēs, nu, liela daļa sabiedrības vēlās, ne jau visi. Protams, ka balsojumi ir dažādi, ja? Bet mums labāk patīk tāda piezemētība, tad, nu, ko tad es? Es jau šeit neko, citi varbūt lems, nu, ar tādu attieksmi valsts aizstāvēt nevar. Nu, šis ir iespējams atkal tas brīdis, kad tas svārs no tā, kad sabiedrība pieprasīja šo te maksimālu varas decentralizāciju un ka varoņu laikmets bija beidzies, tagad griežās uz otru pusi un saka, ka tomēr tas ir nepieciešams un redz, kur mūs tas ir novedis šādi. Mums ir vajadzīgi Čerčila un Reigana tipa politiķi, un arī Latvijas vēsturē ir politiķi un ir cilvēki, kas ir bijuši gatavi pieņemt lēmumus, kas ir bijuši gatavi rīkoties, vienkārši viņi nav tajā laikā atradušies pareizajā vietā, diemžēl. Tāpēc arī mēs piedzīvojām šo, teiksim tā, pazemojošo 1940. gadu, kas arī bija ar domu tāpatās kā tagad. Nu, vajag saglabāt cilvēku dzīvības, kāpēc karavīri iet bojā. Beigās mēs jau pēc 40. gada okupācijas samaksājām dubultu cenu, nepretojoties, un vēl dabūjām morālu pazemojumu par virsmu. Un to mēs nedrīkstam pieļaut. Tādu praktisku jautājumu tev pajautāšu, vai tev ir kāda informācija par to vai pieredze? Nu, kā šīs te sarunas, piemēram, tādā Riādā notiek? Nu, tagad viņi sabrauc, tur ir, cik cilvēks sēž pie galda, tur ir tulki, viņi taču katrs runā savā valodā, vai ne, un viņiem tulko to. Viņas ir īsas, garas, viņi sēž tur visu nakti, ja pāris stundās tas viss realitātē notiek. Tur ir kaut vairāk līmeņi, kas tiekās, ja ir viens līmenis. Nu, kā kurā reizē, cik es saprotu, šīs sarunas gāja 4 stundas, gan jau bija arī kaut kāda starpbrīža pa vidam. Jā, bieži tiek izmantoti tulki vai tulkošanas mehānismi, tas ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka atsevišķas sarunas notiek arī tiešā veidā, vienam otram zinot šo te valodu. Man pašam, es atceros, ir bijušas sarunas diezgan daudz arī ar Krievijas pusi. Vēl, kad bija ārlietu ministrs, es laikam to jau minēju kādreiz, varbūt mūsu sarunā es biju pirmais, kuram Lavrovs pārmet, kad es runāju ar viņiem angliski, nevis krieviski, jo vienkārši, angļu valoda man ir labāk zināma. Bet šeit, es domāju, ka atkal tas pozitīvais droši vien no Riādas sarunām ir tas, ka tas ir reāli tikai sākums. Un tas, kā Eiropa reaģēs, kā arī tāda valsts kā Latvija reaģēs, kādus signālus sūtīs gan Vašingtonai, gan Parīzei, gan Berlīnei, lielā mērā arī var noteikt šo te sarunu gala iznākumu un rezultātu. Tāpat tās ļoti svarīgi, ka mūsu izlūkdienesti strādā kopā, jo tās kopienas un viņu informācija, ko viņi apmainās, arī ļoti nozīmīgi var ietekmēt kaut kādus politiskos lēmumus un rezultātus. Tā kā es domāju, ka mēs jau šeit publiski runājam tikai par to aizberga redzamo daļu, bet tas, ka tur zem ūdens tā lielākā daļa notiek, ka šīs sarunas visādos veidos risinās, tas arī ir skaidrs. Tā kā, ja mēs gribam cerēt, mēs varam cerēt, ka situācija uzlabosies, lai arī pirmie signāli pirmās nedēļas ir samērā šokējoši negatīvas, bet vienlaikus politikā tu nevar paļauties uz cerību. Tev ir jādara savs darbs un ar stiprajiem runā un diskutē, vājiem vienkārši uzspiež vai nu karu vai mieru. Un mēs negribam būt vājie, un pat ja esam mazi, tas nenozīmē, ka mēs nevaram ietekmēt lietas vai nevaram vismaz paši kaut ko izdarīt šeit pie sevis mājās. Tev ir kaut kāda vīzija par to, kas varētu notikt nākamnedēļ līdz februāra beigām, piemēram, pieņemsim,
kur mēs būsim, par ko mēs runāsim 28. februārī, 1. martā. Man ļoti gribētos runāt par to, ka Eiropas Savienība, vai es pat labāk teiktu Eiropas valstis, pēc šīm sanāksmēm Parīzē ir nākušas ar kaut kādu tādu samērā drosmīgu risinājumu, kas nozīmē ļoti lielu naudas apjomu un ieroču apjomu piegādu Ukrainai. Un nevis tā, ka mēs pēc gada jums tur kaut ko iedosim, bet mēs dodam tagad. Ja Eiropa spētu šo signālus dot un pateikt, ka neatkarīgi no tā, kā risināsies Vašingtonas un Maskavas sarunas, Eiropa turpinās atbalstīt Ukrainas svētās tiesības aizsargāt savu teritoriju, tas var ļoti nopietni ietekmēt šīs sarunas, jo Amerika bez Eiropas atbalsta un bez Ukrainas piekrišanas šādu veidu mieru nevar noslēgt. Viņš vienkārši nestrādās. Jā, bet noslēdzot, tas bija tas, par ko es domāju, ka ir jau šīs divas puses. Bez Amerikas nav īsti šobrīd šī pretošanās, un Krievijai tādā ziņā, protams, ka pirmais, kurš ir jāpārliecina, ir ASV. Ko viņiem dotu pārliecināt Vāciju? Ja Vācija ir salīdzinoši mikroskopisks spēlētājs šajā visā karā. Nav tik mikroskopisks, un nākošu nedēļu mēs noteikti runāsim par vēlēšanu iznākumu Vācijā. Sarunājuši. Tad nākamnedēļ par to arī runāsim un daram galvenais savas lietas, kuras mēs šeit katrs varam izdarīt un padomājam par to, vai ne? Tieši tā. Arti, paldies tev par sarunu. Atklātne noslēgusies. Paldies. Līdz nākošajai reizei.